Radošās apvienības jauniešiem Trepas. Un šodien mēs viesojamies pansionātā Ciāna, lai sveiktu seniorus 1. adventā. Radošajā apvienībā jauniešiem Trepes sanāk jaunieši, kuriem ir kaut kāda nepieciešamība noslīpēt savu personību. Tā ir viena daļa, ko mēs darām. Strādājam ar sociālajiem projektiem. Un otra daļa – brīvprātīgā darbs. Šodien mēs praktiski iepriecinājām ar tādām dvēseliskām un jau drusku svētkiem tuvām dziesmām un izrotājām katrs savu mazo eglīti priekš sava naktiskapīša. Mūsu jaunieši ļoti iepriecina un patiesībā ne pirmo reizi. Jo mums jau tāda ikdiena ir tāda, kā jau veciem. Ja tā kaut kas tāds jautrs gadās, tad tiešām patīk. Šī nav vienīgā mērķa grupa, kur mēs nākam. Kāpēc es, kā biedrības vadītāja, motivēju jauniešus iet uz dažādām vietām? Tāpēc, kad man šķiet, ja mēs neredzam dzīves ēnas puses, tad mēs arī nevaram tā īsti saprast, kā tad pasaulē notiek. Tā ir pilnīgi savādāka, tāda pieredze, kur iepriekš nekāda saskarsmes nav bijis, kur varbūt arī kādreiz pašai bija tāds. Kaut kādas barjeras un kaut kas tāds, tas šeit darbojoties palīdz. Pieredze, ko es iegūšu šeit, es domāju, ka arī noderēs ļoti manā profesijā, jo es esmu palikusi komunikablāka un man vairs nav bail komunicēt ar cilvēkiem. Biedrībai ir 17 gadi, un ja tā cauri izgājis caur biedrību varētu būt ap 200 jaunieši. Mēs nevienu prom neraidam. Patiesībā katram ir ko darīt, pasaule ir plaša un darba ir daudz, un jebkurš var izpausties. Jauna pieredze, jauni draugi. Līdz ar to veidojas arī jauni kontakti. Es gūstu gandarījumu no tā, ko es daru. Pats galvenais, ko biedrība viņiem var ielikt, tā ir emocionālā inteliģence. Un tas, es domāju, tā ir vislielākā vērtība, kad pāri visām izglītībām, pāri visam cilvēks ir ar dzīvu sirdi, spējīgs just līdzi un spējīgs pasniegt roku.